Nu, vēzīši. Nākošās 3 zīmes, ja? Tātad turpinam ar vēžiem. Kā jau minēju, veiksmes un naudas planēta Jupiters no Dvīņiem pārvietosies uz Vēzi, un Vēzim sola labvēlīgu gadu. Sevišķi tiem vēžiem, kas ir dzimuši Vēža 1. dekādē, Vēža 2. dekādē, jo Jupiters visu gadu atradīsies tieši Vēža zīmes 1. 2. daļā, vēl līdz 3. tā kā netiks. Tāpēc varbūt tiem vēžiem, kas ir dzimuši savas zīmes pašās beigās, viņi vēl to Jupiteru īsti neizjutīs, bet jau pirmās vēsmas būs, un šajā ziņā labvēlīgi būs gads. Bet par cik vēži bija viena no tām zīmēm, kas ir kardinālajā krustā, kas šogad saņem arī mazlietiņu no Saturna enerģiju, tādi jāsaka tā, ka 1. dekādē dzimušajiem vēžiem, tas ir ap Jāņiem, man liekas, sanāk, kaut kur viņiem varētu būt diezgan sarežģīta kopējā enerģētika visa gada garumā. Ik pa laikam varētu būt kaut kāda problemātika aktualizēties, un tāpēc esiet prātīgi, uzmanīgi, saudzējiet savu veselību, atsakieties labāk no tā, no kā var atteikties, un mēģiniet izturēt kaut kādas pārbaudījumus, kurus jums Saturniņš sāks sūtīt, ja? Arī 26. 27. gads iespējams arī pārējos vēžus kaut kādā veidā brīdinās un ietekmēs, bet šobrīd vēl tikai tos, kas ir tā kā paša zīmes sākumā dzimuši, ja? Kāds arī var piedzīvot šo šaubu un neziņas periodu un sajust šo Saturna ietekmi, un tā enerģētika var būt tāda. Šobrīd arī vēžiem iespējams, ka Mars, kā lai saka, tas Mars, kas ir cilpā, viņš arī var ietekmēt vēžus, jo viņš no lauvas pārbīdās atpakaļ gaitā, kā jau vēži bez mazvai paši, ieiet vēl vēzī, un šoreiz tos vēžus, kas ir dzimuši tā kā vēža zīmes beigās un viducī, var kaut kāda enerģētika var skart vai nu veselības tēma, vai nu darba tēma, vai autotēma. Kaut kāds tāds periods dzīvē var būt, kas liek atgriezties pie kaut kā jau bijuša, ja? Šāda enerģētika, un tad viņi kopumā uzlabosies kaut kur pavasarī, maijā, tā kā jau es teicu. 3. dekādas dvīņi arī, ne dvīņas, atvainojos, vēži, var saņemt no Lilitas ietekmi, jo Lilita atrodas svaru zīmē, ja, 3. dekādē, līdz ar to arī līdz vēžiem ir tāda enerģētika saspīlēta, un var būt arī kaut kāda problēma periodiņš, kur ir kaut kas nopietnāks jāparisina. Kas tad mums vēl tāds vēžiem aktuāls ir? Laikam arī tas būs viss. Tā kā labāk ņemiet, izmantojiet Jupiteru labvēlību un mēģiniet kaut kā vairāk nopelnīt vai kādus finansiālus darījumus veikt, jo šajā ziņā jums tā kā būs labs gads. Par lauviņām. Šī planēta, kas šobrīd veido šo cilpu, kas ir Mars retrogrāds, viņa tieši lauvā sāk savu cilpu jau decembrī, līdz ar to lauviņas var sajust kaut kādu arī enerģiju, kas tā kā vai mazliet viņa tā kā velk uz atpakaļ, vai tā kā īsti labi nenostrādā, vai kaut kas aizķerās, vai līdz galam kaut kas netiek atrisināts, vai veselības tēma, kas jau reiz ir bijusi aktuāla, ja? Jo šis atgriešanās moments, viņš neļauj lauviņām tā kā doties ātrā gaitā uz priekšu, sevišķi tām lauvām. Šis Mars varētu ietekmēt, kuras ir dzimušas jūlija beigās, ja, kaut kur 25., 26., 27. datums. Tām lauviņām jau īpaši varētu būt šobrīd tāda enerģētika vairāk bišķi bremzējoša, bet arī ap māju tā enerģija sāks plūst labāk, ja? Tā kā izmantojiet šo laiku tādam, varbūt tādam iekšējām sakārtot sevi iekšēji un pabeigt to, kas ir iesākts, kaut ko jaunu, nesteigties ātri sākt, ja? Jo labāk pagaidīt, ka tās planētas plūst tādā normālā ātrā gaitā. Kaut gan finansiāli, principā 24. arī gads jau bija labs, un arī šis gads solās būt labvēlīgs finansiāli, jo blakus kaimiņu zīmē atrodas šī labvēlīgā planēta,
Bet 26. gads savukārt jūs sagaidīsiet Jupiteru veiksmes planētu un naudas planētu, īpašumu planētu, ja? Tātad viņa jums dos arī 26. gadā labvēlību, ja? Līdz ar to varbūt 25. gadu straujiem soļiem neplānojiet, bet 26. gadu jūs jau varat ieplānot kā savu veiksmes laiku, kurā jums plūdīs tā labvēlīgā enerģija. Par cik Skorpionā atradīsies Lilita līdz lauvai veidosies saspīlēts aspekts šie 90 grādi, kas lauvām var dot arī kaut kādu tādu enerģētiku, varbūt tie būs kaut kādi falši uztraukumi vai nevietā par kaut ko vajadzēs uztraukties, vai kāds maldīgi izvēli izdarīt, ja. Tāpēc šķetiniet visu un saliekiet pa plauktiņiem, vai jums to vajag, vai jums to nevajag, ja, un nopietni izvērtējiet. Tad vēl ir par cik Plūtons atrodās pretējā zīmē ūdensvīra pašā sākumā, tad arī lauvu pirmajā dekādē dzimušiem, jūlijā dzimušiem, viņi šo enerģētiku, par kuru es runāju pašā sākumā, iepriekšējā lielajā prognozē, kur ir šīs Plūtona un Marsa tāda pretstāve. Šīs lauvas, kas ir tajā pirmajā dekādē dzimušas jūlijā, viņas visvairāk viņu tieši var izjust, ja? Un ne jau varbūt tajā labvēlīgajā ziņā. Ja? Tātad šī varētu būt tāda saspīlēta enerģētika, kura atkal atrisināsies tikai ap maiju. Tāpēc pirmās dekādas lauviņām varētu būt diezgan tāda nevienkārša šī prognozīt. Ja? Par pārējām lauvām to teikt nevarētu, jo Plūtona ietekme nav tik ļoti uz visu zodieka zīmi. Viņa neietekmē, viņa ietekmē vairāk tieši tur, kur viņa trāpa kādai planētiņai. Ja? Un līdz ar to otrās, trešās dekādas augusta lauvas vēl šo tā kā neizjūt. Ja? Lūk, kas vēl mums tāds ir lauviņai no Urāna? Jā, varbūt trešās dekādas lauvas bišķiņi jūt Urāna spriedzi, tādu nervozitāti, tas ir augusta lauvas, nevis augusta sākuma, bet augusta vidus lauvas, ja tā varētu teikt, ja. Tur ir mazlietiņa spriedzes enerģija, tāda satraukuma enerģija, varbūt tās to var mazlietiņa kaut kā sajust. No Saturns tā kā neko sliktu nedara lauvām, Neptūniņš arī nē, tur plūst labvēlīga enerģija, tāpēc es tā ceru un domāju, ka nopietnu problēmu būt nevajadzētu, ja tā varētu teikt. Nu, lūk, tā tad sestā zodieka zīme Jaunava. Jaunavām kaut kas ļoti līdzīgs kā ziltiņām, jo tās ir arī pretējā zodieka zīmes, un ja mēs runājām, ka zivs trešā dekāde var pajust vēl Saturna ietekmi, tad arī Jaunavas trešā dekāde, kas ir septembra otra pusīte, jā, tās var vēl sajust Saturna opozīciju, spriedzi, veselība, kaut kas no kaut kā jāatsakās, kaut kādi ierobežojumi, iespējams, ka to vēl var sajust trešās dekādas jaunavas. Dažas varbūt arī būs mazliet apjukušas un apmulsušas, jo Neptūna ietekmē arī šī miglas tāda enerģija kopējā dzīvē vai neskaidrības sajūta var vēl apciemot jaunavas, kas ir dzimušas trešajā dekādē. Bet jāteic tā, ka man jau vienmēr patīk kaut ko labu pateikt, un tāpēc tajā 26. gadā, manuprāt, jau būs pavisam labvēlīga enerģija, un jūs jau būsiet pārkāpuši tai problēmu astē pavisam pāri. Finansiālajā ziņā 24. gads varēja nebūt no tik veiksmīgiem, bet 25. gads jau izskatās, kad labvēlīgāks, bet jūsu teritorijā veiksmes planēta un naudas planēta Jupiters ieies 27. gadā, tāpēc jums vēl ir laiks, bet, kā es vienmēr saucu šo periodu, sagatavošanās periodu, tad mugursomas krāmēšana, gatavošanās, plānošana, kas arī jaunavām vienmēr ir patikusi, tā var notikt jau tagad, jā, bet tas jūsu iznāciens varētu būt tajā 27. gadā.
Tālūk, Plūtona ziņā ietekme ir labvēlīga, jo Plūtons mums nav vairs mežā, Plūtons mums jau ir ūdens vīrā, tad tur jau būs tāda neitrāla ietekme. No Urāna savukārt, 3. dekāde, jaunavas, kas ir, par kur mēs runājam, kura vēl sajust to spriedzi, viņi labvēlīgi ietekmē Urāns, ja? Tad šeit varētu būt, lai arī ir kaut kāda grūtība moments, varētu būt, ka šīs grūtības pārvarēt vajag, jo savā dzīvē ir jāielaiž kaut kāda jauna enerģija, kaut kādas jaunas zināšanas, kaut kādas jauna veida, pilnīgi jauna enerģija jūsu dzīvē varētu parādīties. Ja? Tas ir no Urāna šai pašai 3. dekādē, kurai ir vēl tā kā viens gadiņš tāds grūtāks. Tā kā esiet atvērti visam jaunajam, zemes zīmēm parasti tas nenākas viegli atvērties jaunām lietām, bet jaunavām tas tā kā ir ieteicams.